jo mēs atradāmies pilnīgā tumsā uz lielas šosejas. Vienīgais, kas man nomierināja, tu teici, ka Google Maps tas skaitās kā oficiāls ceļš. Tā ir tāda lieta, ko francūži patiesībā dara. Viņi labo, ja tu mēģini runāt franču valodā. Salut! Redz! Čau, laika kapsulā. Ir pagājis, teiksim tā, vasaras brīvlaiks. Paldies, milzīgs. Un vēlreiz milzīgs paldies par jūsu pacietību. Es biju 3 nedēļas beidzot īstā atvaļinājumā, īstā tādā izpratnē, ka es noliku visus darbus malā un 3 nedēļas tiešām mēģināju kaut kā atslēgties no visiem darbiem. Un mēs ar Kristīnu izdomājām 2 nedēļas no šīm 3 nedēļām uztaisīt tādu pamatīgu braucienu ar automašīnu un izbraukt ārpus Latvijas. Un mēs aizbraucām uz Franciju, kas ir interesanti. Mēs aizbraucām tieši Olimpisko spēļu laikā, kas oriģināli tā nebija plānots. Un es domāju, kāpēc gan jauno laika kapsulas epizodi uzreiz pēc vasaras brīvlaika nesākt ar šī ceļojuma iekapsulēšanu, jo līdzīgi mēs darījām pašā pirmajā epizodē, kad mēs bijām izbraukuši Ņujorku. Tad gribējās parunāt un mazliet reflektēt par pieredzēto un piedzīvoto. Tad šodien pie manis ciemos šeit laika kapsulā ir tekstu autore, runā radio, reportē no rītiem 900 sekundēs. Un Kristīne iztulkoja šo te Dženets Makērdijas grāmatu. Priecājos, ka mana māma nomira. Tas ir milzīgs darbs, ko viņa ir paveikusi, un mēs runājam ne tikai par ceļojumu, bet arī parunāsim par šo te grāmatu un vispār par tulkošanas procesu, jo bija interesanti vērot, kā viņai tas izdevās. Tagad gan laika kapsulas 7. epizode ar Kristīni Spūri. Labi. Parši. Es gaidu, kāpēc neskan fona mūzika. Skanēja montāžā. Jā. Jā, tāpēc es domāju, kur ir mūzika? Zini? Es gaidīju, kur ir mūzika, tāpēc, ka mums radio ir mūzika. Pareizi. Jā, un es domāju, baigies klusums, kaut kas ir jāuzvelk fons skaļāk. Aiziet jingls un aiziet fona mūzika. 20. oktobris 2023. gads. Ir datums, kad iznāca pirmā laika kapsulas epizode. Un tu esi podkāstā Laika kapsula pirmais cilvēks, kurš ir 2. reizi iekapsulēts. Es tev apsveicu. Aiziet. Kā tu jūties par to? Vai varētu teikt, ka es esmu katras jaunas sezonas sācējs? Labs jautājums, jo vai es esmu tā kā grāmatzīme, tā kā komats starp sezonām? Varbūt komats starp sezonām, jo es tieši domāju, vai es sāku jaunu sezonu, vai es vienkārši turpinu, jo ir pagājis, teiksim tā, vasaras brīvlaiks podkāstam, un iepriekšējā epizode bija ar Marku Rivu, un šī epizode iznāca kaut kad aprīlī vai maijā. Es precīzi neatceros. Bet ir kāds brīvlaiks. Jā, ir kāds laiciņš pagājis. Un bija pāris cilvēki, kas man arī rakstīja, hei, kad būs jaunās laika kapsulas epizodes? Un tas, ko es domāju, ka ir jāizbrauc atvaļinājumā, ir jāatpūšas. Un man ienāca prātā doma, kāpēc gan šo visu pieredzi neiekapsulēt kopā ar Kristīnu Spūri. Jā? Es piekrītu, es atsaucos, es teicu jā. Vāc, ir mēs tik stulbi, es tev prasu un tev tāds. Sorry, vecīt, man nepatika pirmā reize. Pirmā epizode bija reāli slikta. Nē, man patika. Man patīk tā doma iemūžināt ceļojumu, jo, ja tas būtu bijis akurāt ļoti nepatīkama pieredze, es domāju, ka mēs tad divi tā nesēdētu. Visticamāk. Bet tā kā sanāca tīri labs brauciens un forša atpūta ir vērts. Jā, mēs bijām aizbraukuši uz Franciju, un mēs braucām ar auto. Tie ir aptuveni 6000 km turpat pakaļ. Un uz Franciju mēs aizbraucām tieši tajā laikā, kad ir Olimpiskās spēles. Daudz cilvēku teica,
Nē, viņi neteica, nebrauciet. Viņi vienkārši ieteica, ka būs traki. Viņa teica, nē? Viņa teica, ka būs traki. Nu jā, laikam cilvēki par mums raizējās un domāja, ka tur būs pārbāzts ar cilvēkiem, ar automašīnām, netiks iekšā pilsētā, būs baigi traki, un mēs jau paši tā kā sākām surfot to vilni un domājām, tiešām būs traki. Bet labi, ka aizbraucām. Mēs gan arī jau to Parīzi pārplānojām pilnīgi citās dienās, vai pat man vienā brīdī tiešām bija doma, ka nebraucām varbūt vispār tajā Parīzē. Jā? Ja man bija tāda doma, jā. Bet labi, ka vienkārši mēģinājām. Man liekas, ka tas patiesībā deva iespēju šim ceļojumam izpausties visās labākajās nozīmēs, jo vismaz man nebija ekspektācija, vai man bija visai zemes ekspektācijas, jo es domāju, ka varbūt nebūs tik labi, jo būs piebāzta pilsēta ar cilvēkiem, un netiksim neko redzēt, jo visur būs pilns ārprāts. Bet mēs aizbraucām un bija reāli ļoti patīkami, bija ļoti laba noskaņa pilsētā, pateicoties Olimpiskajām spēlēm. Runājot ar vietējiem veikalos un kafejnīcās, varēja noprast, ka daudzi Parīzes iedzīvotāji ir patiesībā devušies prom no pilsētas, lai arī nejustu to piebāstību, tā teikt, lielo dinamiku spēļu laikā. Un paldies Dievam, ka Parīzē ir metro, jo arī tur nebija ne piebāsts ar cilvēkiem. Tur bija brīnišķīgas norādes. Metro vispār Parīzē ir super ērts. Nāk regulāri, ik pēc 1-2 minūtēm. Un bija tiešām ļoti, ļoti labi. Nenormāli laba lielpilsētas pieredze. Jā, es arī nebiju gaidījis, ka būs tik forši, jo manas ekspektācijas par Parīzi bija tādas, iebrauksim, paskatīsimies, varbūt kaut kādu olimpisko sajūtu uz mirklīti sajutīsim un brauksim tālāk. Jo mūsu tāds galvenais mērķis patiesībā, kāpēc mēs vispār izvēlējāmies Franciju, bija Normandija, jo mazais backstories vasarā es noskatījos, Netflixā bija dokumentālā filma iznākusi pavisam jauna par Hitleru. Es precīzi neatceros nosaukumu. Būs labi. Būs labi. Un, tas nav filmas nosaukums. Jā, būs. Jauna dokumentālā filma par Hitleru. Būs labi. Ne viņam. Pēc 5 gadiem būs labi. Jā. Jā, un es noskatījos šo dokumentālo, man likās, ka viņi superīgi uztaisītu, un kaut kā man vienmēr otrais pasaules karš ir interesējis. Man arī. Es nezinu, kas ir par otro. Pirmais pasaules karš, tur jau arī ir daudz ko zināt, lasīt, pētīt un tā tālāk. Īpaši nozīmīgs Latvijas vēsturē. Jā. Vismaz brīvības cīņas pēc uzreiz. Jā, bet tādā intereses ziņā, kad pašam gribas vairāk izzināt un izpētīt, ir tieši otrais pasaules karš. Laikam tāpēc, ka man ir... Es domāju par to, cik liks prātam neaptverami tie notikumi, kas notika Otrajā pasaules karā, un cik patiesībā salīdzinoši nesen tas bija nosacīti. Un tur arī bija stāstīts par šo Normandiju un par to Omaha Beach un visiem tiem notikumiem, un man šķiet, ka, ja es nemaldos, tu biji tā, kas teica, ka Normandija ir tā vieta, kur varētu aizbraukt. Jā, jo patiesībā es nezinu, kurā brīdī tas tā bija, bet tas noteikti bija vismaz 10 gadus atpakaļ. Man liekas, ka pirms mēs vispār sagājām kopā. Man ļoti likās romantiska ideja par došanos uz Normandiju, jo pirmkārt tur ir ļoti skaista piekrastes līnija. Man kaut kā Normandija asociējās ar stāviem krastiem, zilu, tīru ūdeni, baltām smiltīm, arī ar Otrā pasaules kara laika vēsturi. Un, man likās, beidzot, kur ir iespēja mums aizdoties ar auto, ja jau mēs plānojam tālo braucienu. Un, ļoti forši, kad atsaucies šai idejai. Tā, beigās izdomājām, ka brauksim uz Normandiju, un ja mēs braucam uz Normandiju, tad jāpieķer arī Parīzi klāt. Kur tu nebija bijis iepriekš? Nereiz nebija bijis. Jā. Francijā es principā arī nebiju bijis, tikai šogad biju Strasbūrā. Bišķiņ. Kind of jau bija bijis. Bišķiņ bija bijis, bet tā. Un tad vienā brīdī sapratām, ka ir tās olimpiskās spēles, ko mēs patiesībā nebijām izkalkulējuši. Jā. Un visi klātienē vaicāja, vai mēs esam atbraukuši skatīties olimpiskās. Jā. Un īstenībā jau
Es pats sevi apgrūtinu citreiz. Es varēju teikt, jā, bet es gribu tā kā godīgi izstāstīt. Nē, mēs tā kā ieplānojām citur, bet sanāca tā, ka sakrita šie datumi un es sāku stāstīt garu, un otrs cilvēks jau ir aizgājis prom, kā mēs runājam. Bet jā, laikam tas viens spilgtais moments tiešām ir olimpiskās spēles, jo tās varēja just viscaur pilsētā. Arī publiskās vietas, kur varēja skatīties kopā ar citiem cilvēkiem bez maksas, piemēram, spēles. Un, protams, arī norises vietas, jo Konkordijas laukumā bija urbāno sporta veidu galvenā norises vieta, kur mēs arī devāmies, kur 3-3 basketbolisti spēlēja, kur notika skateboards sacensības un daudz kur arī citur, kur vienkārši, piemēram, ielas slēgtas, brauc riteņbraucēji, viņi cenšas dabūt zelta medaļu, vai, piemēram, sieviešu riteņbraucējs, kurām mēs patiesībā bijām klāt, tad, kad viņas devās startā. Tas arī bija ļoti interesanti. Un tas vienkārši bija tā, mēs dodamies uz Orsejas muzeju, dzirdam, kaut kur cilvēki gavilē, aizējam līdz ielai, tur norobežots, protams, ir no abām pusēm ar barjerām, un apkārt stāv cilvēki, viss ielas garumā, un vienkārši stāv un saprot, tūlīt sāksies sacensības. Tās, kur rāda visā pasaulē pa televizoru, un vienkārši tā stāv tā. Baigi interesanti to helikopteru skatīties ir augšā, jo tas viņi filmē to augšas kadru. Un tad tu esi tur lejā, un tu redzi, kur tas helikopters riņķo. Un kur tie, kas skatās šobrīd podcastu, vai arī iemet vienkārši vienā brīdī acis, mums ir krūzītes no Olimpiskajām spēlēm. Speciāli nopirkām, jo domājām, ja mēs rakstam podcastu, būtu forši tajā brīdī dzert. Tas tāds aizskadri komentārs. Mums, braucot ar automašīnu, gadās ķibeles dažādas. Es varbūt došu tev to godu ieskicēt, kas notika. Mēs tad pirmā brauciena diena, mēs braucam uz Poliju, uz Poznaņu. Un domājam, brauksim visas 11 stundas, man šķiet, no Rīgas līdz Poznaņai. Un bija jau vakars, un es braucu. Nakts. Bija jau nakts īstenībā, jā. Smagā automašīna no aizmugures sāk ar tālajiem man spīdināt sejā, un es saprotu, kaut kas tiešām nav kārtībā, jo es atkal redzu tos baltos dūmus, mēs apstājamies un saprotam, ka kaut kas pirmkārt tek, visa apakša, asfalts bija slapšs, un bija tāds tā kā Ancīts un Grietiņš, ka viņš atstāja ceļu, lai zinātu, kur doties atpakaļ. Un tas bija vesels tāds piedzīvojums ar ostīšanu, ar aptaustīšanu šķidrumam. Stāsts atnāca tikko. Jā, ar pagaršot mēs tik tālu netikām, ka pagaršojām, bet sūtījām video Mārtiņa tētim ar to, kā izskatās. Tad mēs mēģinājām uzgāzēt mašīnu, lai saprastu, kas tur tek, kas kūp. Tad Mārtiņš man tikai māja met nost, jo vienkārši tur viss tā kā spirkšķ. Tikko jaunievies. Spirkšķi ir labs vārds, jā. Spirkšķi, jā. Un tad tas kopsaucējs. Ir pacelts kapat vāks. Es lūdzu Kristīnai ieslēgt automašīnu, lai nofilmētu, kas notiek tajā brīdī. Kristīna ieslēdz automašīnu un sākas vienkārši degvielas duša no motora telpas. Un mēs vienā brīdī saprotam, ka tā ir degviela. Tātad tas ir dīzels, kurš nāk ārā. Viņš kaut kā izsprauc ārā caur motora telpu, un viņš tiešām tā kā duša sprākšķ. Mēs zvanījām Kasko, beigās Kasko palīdzēja ar evakuatoru, un tad mēs gaidījām kādu pusotru stundu. Mēs gaidījām ļoti ilgu laiku, kamēr sazinājāmies, kamēr iztulkojām, runājot ar vienu poli, kurš ļoti švakā angļu valodā mēģināja mums izstāstīt situāciju un noskaidrot, kur mēs atrodamies, jo mēs atradāmies pilnīgā tumsā uz lielas šosejas, garām nesās smagie, netik smagie spēkrati. Mums nebija 3 stūris īstenībā. Mums nebija, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir automašīnā jāievieš. Nebija 3 stūris, to vajag, un mēs tiešām gaidījām, man liekas, tur jau ar visu sazvanīšanos bija 2,5 stundas, un vai nebija +2, kad mums atbrauca evakuators uz nekurieni Polijā, apmēram vairāk nekā 100 kilometru attālumā no mūsu viesnīcas Poznaņā.
pilnīgi nekurienes vidū un mūs savāca. Jā. Jau tādus pusaizmigušus. Un aizveda uz kaut kādu viņiem zināmu viesnīcu, atstāja mūs tur. Es nezinu, kur man bija prāts tajā brīdī, jo laikam bija tik vēls. Es viņam neuzprasīju, uz kurien viņš vedīs tālāk auto. Jo viņš tā kā saka, es rīt zvanīšu no rīta. Es pieņemu, tas ir ap 9. Jā, uz tirgu, lai pārdotu. Ka viņš zvanīs, ok. Un es neuzprasīju, kur viņš aizvedīs. Un tad pienāca tas rīts, mēs pamostamies, mēs ejam brokastīs, un tad ir jau kaut kur, man liekas, 11 vai 12, un neviens nav zvanījis. Un tajā brīdī es laikam rakstīju vai zvanīju, neatceros. Un tad man teica, ka ap 4 būs, ja es nemaldos. Nē, ap 1 būs detaļas. Man atrakstīja tikai ap 1 būs detaļas. Viņam ļoti īsa komunikācija. Viņi neizplūst garos teikumos. Ap 1 būs detaļas. Ok. Ja ap 1 būs detaļas, cik ilgi varētu ilgt remonts, es rakstu. Nevar īsti pateikt, nevar zināt, tā kā, cik ilgu laiku vajadzēs, lai visu pārbaudītu. Tas, protams, nenotiek latviešu valodā. Tas nav, tas ir angļu. Lauzīta angļu valodā. Un beigās mēs kaut kur staigājāmies, beigās jau bija 4, un tad atveda auto, un tā kā salabot, un ka viss ir izdarīts, viss kārtībā, bet 400 eiro. Un tad atbrauc šis te mehāniķis, un es viņam vaicāju, par ko ir šie 400 eiro, un tad viņš man parādīja to vienu mazo detaļu, tādu metāla, kas ir motora telpā. Es, diemžēl, nezinu precīzos nosaukums. Un, kad tur bija caurumiņš kaut kāds, caur kuru nāca tā degviela ārā, un viņi viņu nomainīja. Un tajā brīdī vienkārši šķita, ka 400 eiro ir mazliet pa daudz, bet, es nezinu. Ja kāds ir auto eksperts, tad droši pasakiet, vai mūs apmānīja, vai 400 eiro bija ok. Jo viņš skaidroja caur Google Translate, starp citu. Un piesaistītu viesnīcas darbinieku, kurš varēja tulkot starp angļu un poļu valodu. Jā, paldies viņam. Jā, paldies. Jā. Bet labā ziņa ir tāda, ka mēs tikām pie auto jau nākamajā dienā, kas patiesībā ir ļoti ātri, jo man likās, ka visas mūsu plānotās viesnīcas jau nobruks, jābrauc ir atpakaļ, ceļojums jau ir izbeidzies, bet mēs devāmies uzreiz nākamajā dienā ceļā un tikām līdz Vācijai, un tad jau beigās arī līdz Parīzai. Un vēl par tiem 400 eiro es gribēju tikai teikt. Tev sāp, es jūtu. Nē, bet es vienkārši sevi mēģinu pārliecināt, ka gan jau tas nebija tik daudz priekš tā, ka tātad viņi salaboja uzreiz tajā pašā dienā, viņi iztīrīja visu to motortelpu, jo tur viss bija ar dīzeli. Un es saprotu, ka viņi nopirka to detaļu, atrada, kuru būtu citādi jāgaida vairākas tā kā dienas. Viņi atrada kaut kādā tur savā servisā, oriģināli. Savā atvilknē. Un beigās viss bija kārtībā. Labi, tas tā. Bet, ja kāds ir eksperts, droši iekomentējiet. Man interesē, vai tas ir daudz vai nav daudz. Tas servis šobrīd skatās un iekomentēs. Yes, it worked. Kas tev no Parīzes ir iespiedies prātā, kā varbūt, nezinu, dažas spilgtākās lietas? Viena no tām ir, es nezinu, vai tā ir spilgtākā lieta, bet ja Itālijā, kad mēs esam bijuši, tad itāļu valoda man šķiet mazliet kaut kādā veidā saprotam. Es pat izrunu varu pateikt, piemēram, como se dice... Tas jau ir kaut kas tāds, ko tu esi iemācījies filmās. Labi, bet vienalga. Ko tas nozīmē? Kā lai pasaka, man šķiet, ka tas ir. Un tad tu liec vārdu galā. Como se dice pults, como se dice mikrofons. Tā. Bet franču valoda man kaut kā šķiet pilnīgi nesaprotama un sveša. Savukārt, tu atkal salīdzinoši labi orientējies franču valodā. Un tas bija baigi forši, ka mēs varējām, pasūtīt ēdienu un vēl citas lietas, ka tu varēji runāt franciski, bet es sajūtos mazliet kā muļķis, jo es sēžu un tur viņiem runā franču valodā un es vispār neko nesaprotu. Jā, man patika, kā tu esi iedvesmojies no Inglourious Bastards un Breda Pitta un tavs go-to teiciens bija merci. Bonjour. Ne, bonjour. Jā, kā ir pagāj? Bonjour? Bonjour. Jā, redz, tev riktīgi smuks skan. Jā, bet tu vienkārši nepasaki to r beigās. Bonjour. Jā, un es saku bonjour.
Bet nepasaka vispār bonjour. Jā, bonjour. Es saku, salut. Salut. Redz? Bet, un es teicu bonjour. Bonjour, bet man liekas, ka es teicu bonjour, tad, kad sākumā. Jā. Un tad vienā reizē viesnīcā man izlaboja. Jā, tev izlaboja, bet man arī tajā viesnīcā izlaboja. Un tad es vēlāk internetā meklēju, ka tā ir tāda lieta, ko francūži patiesībā dara. Viņi labo, ja tu mēģini runāt franču valodā, bet tas nav domāts, vismaz tā tajā rakstā bija rakstīts, tas nav domāts ar ļaunu nodomu. Jā. Tas ir domāts tiešām, lai palīdzētu. Un to var uztvert kā varbūt tādu, ka viņam jau ir apnicis šie turisti, kas mēģina runāt. Un bieži viņi arī pārgāja vienkārši uz angļu valodu. Jā, tu varēji mēģināt tur kaut ko censties runāt, bet... Jā, bet bija reizes, kad mēs tīri labi tikām galā. Un man bija iespēja atsveidzināt savas zināšanas. Starp citu, es Duolingo aizvien esmu tīri aktīva. Jā. Es dzirdu ik pa brīdim tās skaņas. Ir kaut kāda tring, tring, un tad tu saki c'est la vie. Tā es nekad neesmu teikusi. Man šī frāze vēl nav bijusi. Es esmu iemācījusies, ka, piemēram, es esmu zirgs vai man ir pūce. Kur tev varētu noderēt dzīvē? Es esmu zirgs, piemēram. Tas ir tad, ja, piemēram, Ilze Jansone man uzaicina uz zirgu podkāstu, viņa man iedod zirga masku un saka, šis ir, konkursu dalībnieks no Francijas. Un tā man ir tāds, je suis cheval. Šī ir lieliska, starp citu, pārēja uz vienu svarīgu lietu, ko es gribēju pateikt. Milzīgi paldies Diānai no zirgu podkāsta. Starp citu, es varu zirgu podkāstu ieplagot, jo zirgu podkāsts šeit raksta savu podkāstu. Es gribēju pateikt milzīgi paldies mūsu abu vārdā Diānai no zirgu podkāsta, kura atbildēja uz manu storiju. Es neatceros, uz kuru storiju, bet viņi redzēja, ka mēs esam Parīzē, un viņi rakstīja, tad rīt uz zirgu sacensībām. Un es rakstīju, tā jau būtu forši uz olimpiskajām spēlēm, kur Kristaps Neretnieks piedalās, bet ir nenormāli grūti dabūt biļetes. Tur vesela sistēma. Viņiem bija tā oficiālā mājaslapa, tu it kā tur vari nopirkt biļetes, bet tad, kad tu tur ieeji, viņi ik pa brīdim atjaunina, iedod vēl papildus kaut kā biļetes, vai kuras nav izpirktas, vai tam līdzīgi, bet viņas izķer tā kā uzreiz, un tas ir, tā kā uz jauno Rīgas teātri būtu rindā jāstāv. Un Diāna teica, ka viņa noskaidros, viņa painteresēsies par, viņa bija Lietuvas delegācijā, un painteresēsies par kodu, kas varbūt nav izmantots no delegācijas, jo viņiem ir atvēlētas biļetes pirkšanai. Nevis par brīvu, bet pirkšanai. Un beigās tas kods strādāja, un mēs tikām ar Kristīni uz zirgu sacensībām. Jā, tas bija turklāt ļoti skaistā vietā, jo šīs sacensības, tāpat arī kā paukošanās, notika Versaļas pilsparkā. Un tad, kad mēs tajā dienā ieradāmies, bija pirmkārt ļoti, ļoti karsts, bija pilnīgi skaidrs debesis, saule spīdēja tieši virsū, nenormāli cepināja. Jā. Un otrkārt pavērās nenormāli brīnišķīgs skats uz Versaļas pili, jo šis laukums, sacensību laukums bija izvietots tieši tā, ka mēs sēdējām ar skatu uz pili, redzot pa vidu, viņiem ir tāds dīķīts, un vienkārši tas bija nereāli apzināties, ka tu tur esi, un principā pasaules labākie sportisti ir sapulcējušies tieši priekšā un notika visas sacensības. Un ka tās ir olimpiskās spēles. Jā. Jā, tas bija diezgan kaut dīvaini. Es nezinu, kāpēc. Laikam, tas ir viens no lielajiem notikumiem, kur cilvēki, visa pasaule sanāk kopā. Un tas, ka ir iespēja būt kaut kur tūmā, tik lielam notikumam, tas ir super. Jā, tā kā es ik pa brīdim sev mēģināju tā atcerēties, mēs skatāmies tos zirgus. Šīs ir olimpiskās spēles. Ļoti forši. Žēl, ka Kristaps nekvalificējās, bet mēs reāli atbalstījām, jo latviešu fanu tajā brīdī nebija tik daudz, jo varēja just par Franciju, protams, vislielākās ovācijas. Francūži vispār ir meistari savu tautiešu atbalstīšanā, jā, un mēs tiešām varēja just, ka no Latvijas nav pārāk daudz ieradušies, bet tāpēc mēs taisījām ovācijas
un jutām līdzi ļoti Kristapam. Un Palādiju. Palādiju, tik labs vārds. Je suis cheval. Jā, Tā saka Palādiju. tas, ko Franču valodā. Kristīna teica. Zini, franču valodā tu klausies laika kapsulu. Varētu pateikt? Nē. Ok. Tas arī viss. Starp citu, es ļoti, ļoti apdedzināju kaklu un ceļus zirgu sacensībās Olimpiskajās spēlēs. Jā, man liekas, jāsaka labāk jāšanas sacensības. Jāšanas sporta sacensības. Jāšanas sporta sacensībās. Jā, man liekas, tur ir vēl precīzāk. Ilze un Diana, lūdzu, piedodiet. Jā, tāpēc klausieties zirgu podcastu. Tāls eipurs. Es gribēju teikt tāls, jā. Tas ir tik interesanti, ka tu vari būt Parīzē, tu vari būt vietā, kur notiek Olimpiskās spēles, un tad tu vēl satiec kādu pazīstamu cilvēku, mūsu kolēģi no 900 sekundēm. Jā, tas bija tiešām bija forši satikties, un izskatījās, ka arī tālam ir tāds tā kā tā seriālā sajūta, ka tu esi pilnīgi svešā vietā, bet tad satiekot zināmus cilvēkus, tev pēkšņi ir tāds tā kā, pagaid, es tad mājās esmu, tā kā divas pasaules satiekas. Un jā, mēs satikāmies patiesībā arī ļoti ikoniskā vietā, nevis šur un tur, bet tieši pie Eifeļa torņa. Te ir arī, manuprāt, laba vieta, kur pāriet uz vienu no galvenajām lietām, kas vispār ir tāds galvenais simbols, ne tikai Parīzē, bet Francijai, un tas ir Eifeļa tornis. Jā. Jo, manuprāt, tas ir arī pelnījis savu kaut kādu tādu mini sadaļiņu šajā visā stāstā, jo pirmkārt mēs viņu redzējām dažādos dienas laikos, dažādos apgaismojumos, un vismaz manā pieredzē es biju ļoti atkal patīkami pārsteigta par to, cik skaista šī būve ir. Iespējīga. Jā, man bija sajūta, ka būs ok. Nu, tā kā būs ok. Yeah, what else is new? Tāds tā kā jau kāds arhitektūras objekts. Vai jau Zaķu salas tornis. Kā jau Zaķu salas tornis, kaut kas līdzīgs. Bet tiešām tad, kad tu redzi to dzīvē, tad pilnīgi tā mazliet elpa aizraujas. Ļoti skaisti bija. Tātad, cik mēs redzējām, pirmais kadrs bija ar tāli satiekoties? Nē. Pirmais kadrs bija tad, kad mēs aizbraucām uz Trocadero ar pilnīgi skaidrām zilām debesīm vakarā, kad saule riet. Tas bija superīgi. Otrs bija tad, kad mēs satikāmies ar tāli tuvumā, lietainā laikā. Jā. Tad mēs klātienē redzējām arī olimpiskos riņķus. Tad mēs visādi redzējām no tāluma, no dažādiem tiltiem. Jā. Kaut kad mēs redzējām naktī no tāluma. Atceros. Tad mēs redzējām vēl vienā saulrietā tūmā ar rozā debesīm. Jā. Un tad mēs redzējām, laikam, noslēguma kadrs bija ar nakti. Un tad, kad iedegās gaismiņas, speciāli gaidījām gaismiņas. Jā, viņš tūmā. Laikus neatceros, bet respektīvi līdz 2 naktī, ja es nemaldos, tad reizes stundā uz 5 minūtēm viņš sāk mirgot, tāds vizuļot. Tā. Es varu pateikt, kas bija mans mīļākais rajons. Man ļoti patika Latīņu kvartāls, un tas nav tāpēc, ka tur pulcējas vai dzīvo vai koncentrējas iedzīvotāji, kur ir, piemēram, no Latīņa Amerikas varbūt pārvākušies. Tas ir tāpēc, ka tur ir Sorbonas universitāte, un savulaik sen atpakaļ tur pulcējās daudz cilvēku, kuri prata latīņu valodu. Un man ļoti patīk šis rajons, šis kvartāls, jo pirmkārt tur ir mazāk cilvēku, tur ir ļoti mīlīgas ielas, maziņas tādas, un tiešām tās aura ir senatnīga, un tur ir daudz grāmatnīcu. Un tad, kad ir grāmatnīca, tad vienkārši tā kā tāda, nezinu, lapsene augustā uz arbūzu uz galda. Jā, Kristīnai grāmatnīca, tā ir galvenā lieta, kur jādodas. Un mēs arī devāmies uz vecāko grāmatnīcu Parīzē, ja es nemaldos. Vecāko mēs neapmeklējām, jā, bet mēs devāmies uz iespējams atpazīstamāko grāmatnīcu, un tā ir Shakespeare and Company, kas patiesībā viņa bija pirmkārt ļoti, ļoti skaista. Viņai ir tiešām arī
tāda pamatīga vēsture, jo sākotnējo Shakespeare & Company izveidoja grāmatu un literatūras entuziaste, kura bija pirmā, kas izdeva Jamesa Joycea Ulisu. Un tas ir ļoti tāds nozīmīgs darbs 20. gadsimtā. Un viņa tiešām veidoja un attīstīja visu Parīzes tādu literāro vidi. Un daudz ko ir darījusi daudziem autoriem labu. Un tad Otrā pasaules kara laikā viņa, diemžēl, aizvēra šo veikalu, bet tas atdzīvojās vēlāk. Un tajā pašā rajonā, citā gan lokācijā, tagad tas aizvien dzīvo un arī ir ļoti, ļoti tāda spilgta vieta Parīzē. Un tur tiešām bija ļoti glīti. Kā tev patika? Man patika tā noskaņa patiesībā. Noskaņa nebija tāda kā parastā grāmatveikalā, bet tur bija tas senatnīgums jūtams. Un tas bija ļoti patīkami. Man patika dažādu autoru bildes pie sienām. Man žēl, ka tur nedrīkstēja bildēt neko. Jā, un šis ir ļoti interesanti, jo pirmkārt, lai tiktu iekšā, ir rinda, ir apsardze, nevar iekšā bildēt. Tu vari bildēt līdz durvīm. To mēs arī izdarījām. Es patiesībā iekšā nobildēju vienu bildi, jo tur bija tāds spogulis, kur varēja atstāt zīmīti. Pareizi. Jā. Un es nobildēju. Un kas tur bija rakstīts, pasaka man? Es negribu teikt. Tad es nevarēšu to bildi izmantot. Nē, tad jau viss priekšā būs skaidrs. Tur bija man liekas, vienkārši viens mans tāls, varbūt sapnītis. Ja palasa Google Maps atsauksmes par šo grāmatnīcu, ir rakstīts, ka tā ir pārvērtēta un tur, turistu daudz, un tiešām tā ir. Bet mēs pastaigājām tiešām cauri vairākām grāmatnīcām. Mēs bijām arī San Francisco Books, mēs bijām Abbey Books. Bija viena nenormāla šaura grāmatnīca. Abbey, man liekas, Abbey something Books, jā. Bet tā kā pārspīlēta šaura. Ļoti, ļoti šaura. Es nesaprotu, kā var tik šauru grāmatnīcu. Vienā vietā tiešām bija grūti iziet cauri, jā. Nereāli. Jā, bet tiešām, ja salīdzina ar citām grāmatnīcām, kur mēs bijām, tad Shakespeare & Company's reāli. Atceries, mēs speciāli atgriezāmies. Es teicu, aizējam vēlreiz, kamēr ir tā kā vaļā. Un tad, kad es gāju skriet, es vienreiz aizskrēju līdz viņai. Tad, kad viņa vēl pati bija cieta, es vienkārši gribēju noskriet garām. Parīze tiešām bija brīnišķīga. Kaut kādā veidā tāda vieta, kur noteikti gribētos atgriezties. Un šo sakot, tas izklausās pēc klišejas, bet manā galvā tā nav klišeja, tāpēc, ka es nekad neesmu, man nav bijusi tā sajūta par Parīzi, ka wow, tā ir vieta, kur es tā gribētu būt. Jo es zinu, ka daudziem cilvēkiem tā ir. Bet tagad esot un redzot un pieredzot to, man ir sajūta, ka man gribas atgriezties, jo kaut kāds šarms tajā visā tur ir jūtams. Es piekrītu. Un iedomājies, viena no jaukākajām lietām. Mēs atbraucam tātad pirmajā vakarā, un pirmkārt līst lietus. Un pat lietus izskatījās tāds kinematogrāfisks, ar tādu Parīzes noskaņu. Cilvēki tur iet un līst, un kaut kāda tāda sajūta. Zini, kā vispār jau bija tā, ka mēs atbraucām un vēl nelija, bet bija nenormāla suta. Jā. Zini, kā tad, kad tu zini, ka tūlīt būs negaiss, un mēs redzējām, kā zibeņo visapkārt. Tajā brīdī, kad mēs beidzot nolikām mantas, tūlīt iesim vakariņot, tad ejam. Mēs atveram viesnīcas durvis, gāž. Riktīgi līst, jā. Un tad tiešām bija kā filmas kadrs, kā tu saki, jo es burtiski ieķēros, man liekas, tev tā kā azotē. Un tā mēs gājām, man bija pilnīgi slapjas kājas, it kā mūzika lietus sargs, bet tiešām bija ļoti liels gāziens. Un tad tā vieta, uz kuru mēs aizgājām, tā ir reāli pelnījusi. Kristīna atrada tātad restorānu netālu no mūsu viesnīcas, kur mēs palikām, un mēs aizjām uz šo te restorānu, jo gribējām pavakariņot, un līst lietus, un tur ir tāda kundze gados. Un mēs sākumā vaicājām, vai mēs varam pavakariņot pie jums, un viņa saka, nē. Vai viņa ir vaļā, un viņa saka, nē. Un viņi saka franču valodā. Labi, nē, mēs sākam meklēt paralēli. Viņiem, man liekas, žēl palika, jo mēs stāvam Lietuvā, mēs meklējam, kur pāriest citur. Un tad viņa izvelk telefonu, paņem Google Translate un uzraksta tekstu, kurš bija, ja es nemaldos, kas tur bija teikts?
man ir pieejams tikai lielopa sautējums, bet es negribēju jums to teikt, jo tā kā bija nērti piedāvāt tikai to. Jā. Un mēs tā, es biju, man ļoti gribējās pamēģināt šo vietu, jo tur bija ļoti labs vērtējums tīri tās noskaņas dēļ, un tā bija tiešām tāda ģimeniska, neliela maza vietiņa, tā kā, labi, lielāka nekā studija. Bet, un es saku, jā, ejam. Un vienkārši man sakoja līdzi, ja nav jau variantu. Nebija variantu. Un mēs iegājām iekšā, un reāli mēs bijām 2-1. Bija šī vecmāmiņa. Viņa pati taisīja to lielopu sautējumu. Viņa mūs pacienāja ar saldu sangriju. Viņi mums atstāja suvenīrus visādus. Un tad mēs vēl gribējām atstāt dzeram naudu. Man šķiet, ka es neatceros, gribēju dot 5 eiro monētās, bet viņi saka, nē, paņēma tikai 2 beigās. Un tā bija ļoti sirsnīga, jauka pieredze. Viņi vēl parakstīja mums papīra lapu, viņi kaut kā uzrakstīja datumu. Nobildēja mūs, piedabūja, ka Mārtiņš bildēja skūpstot manu roku. Tas ir vispār kaut kas neredzēts. Un uztaisījām selfiju arī ar viņu. Un tas, kas man liekas, ir pats neaizmirstāmākais šajā pieredzē, tas, ka viņa visu laiku runāja franču valodā. Mēs visu laiku runājām angļu, franču, latviešu valodā. Tu runāji franču. Jā. Bet principā mēs kaut kādā veidā sapratāmies. Tu sapraties. Bet tu saprati, jo es tā kā tulkoju un izstāstīju. Turklāt viņa tulkoja ar savu telefonu, un šis ir ļoti labs pierādījums, kāpēc mākslīgais intelekts, ka tas tiešām noder un ir liederīgs, jo viņa uzrakstīja franču valodā, un viņai iztulko angļu valodā, un telefons norunā to, ko viņa ir gribējusi teikt. Jā. Tas bija jauks sākums Parīzes ceļojumam. Vēl es gribu izcelt no Parīzes vienu svarīgu lietu. Es esmu pilnīgi saslims šobrīd ar to, kas stāv zem mana galda. Tas ir skrituļdēls, kur var kadrā mazliet varbūt redzēt. Respektīvi, Parīzes Olimpiskajās spēlēs mēs neredzējām klātienē, bet mēs skatījāmies pirmkārt attālināti tiešraidē. Skateboardu sacensības gan sievietēm, gan vīriešiem. Jā, un es tīņu gados mēdzu kaut ko niekoties ar skateboardu, un es beigās, tā arī, piemēram, kickflipu, kas ir tāds pirmais salīdzinoši lielais street skate triks, tā arī neuztaisīja. Kaut kāda baiļu barjera man bija, laikam, uzlikt uz tā dēļa, lai es uztaisīt to triku līdz galam. Bet, braukāties, es braukāju tīņu laikā un skatoties Olimpiskajās spēlēs šo skateboardu, man pilnīgi attaus tas kaut kādas foršās sajūtas par to. Un tad Parīzē es domāju, ka pirms braukšanas tālāk ir jānopērk skateboards. Un tad... Arī tā bija vesela pieredze. Man ļoti tā patika, jo tas bija mūsu Parīzes pēdējā dienā. Un patiesībā tas bija arī ceļojuma noslēgums, jo mēs sākām ar Parīzi, aizbraucām uz Normandiju, un tad izdomājām, iemetam vēl vienu Parīzes dienu. Tā patiesībā bija tava lieliskā ideja. Paldies. Un tu atradi skaita veikalu, mēs aizgājām, un tev brīnišķīgi palīdzēja tur uz vietas puisis, konsultants, pārdevējs. Kurš skaito pats 20 gadus. Es viņam vaicāju, viņš skaito, viņš teica, jā, es skaitoju. Es skaitoju jau 20 gadus. Jā, un viņš tiešām palīdzēja. Es kā vērotājs no malas. Viņš izskaidroja, atbildēja uz visiem taviem jautājumiem, pats tur saskrūvēja, palīdzēja. Jā, tiešām viss bija ritīgi forši. Un tad vēl tev uzdāvināja kreklu, kas ir viņu. Jā, bez maksas. Viņu jaunākajā promo video. Jā, uzdāvināja kreklu. Tas kā tik jauka lieta, respektīvi superīga pieredze, pērkot dēli. Iepērkot skateboardu. Cilvēkam, kurš to nav darījis kādus 16 gadus, un nelikt tam cilvēkam justies tā kā muļķim, bet paskaidrot, jo man bija visādi muļķīgi jautājumi pērkot to dēli. Beigās es tiku pie skateboardēļa un kaut ko mēģinu tagad braukāties. Es nevaru dienu iztikt bez nepaskatoties skateboardu video. Es esmu pilnīgi tā kā uzāķēts. Tā kā sveicien Tonijam Haukam, ja viņš klausās. Viņš bija, starp citu, Parīzes Olimpiskajās spēlēs, bet, diemžēl,
Mēs viņu nestitikām un neredzējām. Viņš Parīzē arī noslēpa savus apavus. Jā. Kurus varēja atrast. Jā. Bet tas, kur mēs bijām šajā te skateboard laukumā, kur notika šīs te olimpiskās sacensības. Tā kā tā ir vēl viena lieta, ko es vēlējos izcelt. Kas ir vēl tavā sarakstā? Vai tur ir vēl kaut kas par Parīzi? Par Parīzi. Man patīk. Te rakstīts puika ar bageti, auto ķibeles Polijā, 2 karavīri runā, suns fins, skaņas caurlaidība, tango dejošana un svilpes dzenot ārā no parka. Nu jā, īstenībā ar to var. Respektīvi, Mārtiņš nedejo. Tas ir virsraksts. Jā. Mārtiņš nedejo. Un mēs bijām aizgājuši uz Luksemburgas dārzu Parīzē, kur pirmkārt bija ļoti, ļoti skaisti. Un pēc tam dodoties projām, mēs dzirdējām, mūzika. Bet pirms mēs devāmies projām, mēs sēžam šajā te dārzā un mēs dzirdam svilpes. Un mēs nesaprotam, kas tās ir pa svilpēm. Un svilpi no kreisās puses kaut kur tālu, pauze, un svilpi no labās puses kaut kur tālu. Un es skatos, kreisajā pusē cilvēki sāk mazliet celties, kaut kas pieceļas kājās, kaut kas iet tā kā skudras aptuveni. Sāk iet prom. Labajā pusē sāk iet prom. Un nezinu, vairāk cilvēki ceļas kājās iet prom, tie svilpieni tuvojas, viņi kļūst skaļāki. Un izrādās, ka tur ir apsargs, vai apsargi pat vairāk, es nezinu. Tur bija vairāk. Vairāk apsargi, kuri dzen ārā 10:10, ja es nemaldos. Nē. Vai 9. Tur nebija tik vēls. Varbūt 9. Man liekas, saule rietēja. Nu labi, 9 pieņemsim. Jā. Un viņi dzen ārā, viņi bļauj kaut ko franču valodā, ka ejiet ārā, jo viņiem laikam tas... Tā ļoti agresīvi. Ļoti agresīvi, jā. Es nezinu. Man patīk tam svilpi. Vēlreiz svilpi, kā tu darīji. Un viņi izdzina visus cilvēkus ārā. Jo laikam viņiem ir jāslēdz durvis ciet, un viņi nevar atstāt. Tā kā tas bija interesanti. Un mēs izējām ārā, un tad mēs esam tajā laukumā, un... Principā, tur vienkārši dzirdam, ka skan mūzika un tāda forša. Tiešām, tas arī tā kā filmā skanēja, ka tu esi Parīzē un skan tur kaut kāda, tur džeziņš vai kaut kāda tāda. Nē. Nope. Tango, ne? Nē, tur nebija. Viņi dejoja kaut... redz, spoilers. Paturpini. Ko viņi dejoja? Tur cilvēki dejoja. Nē, viņi tiešām tur iela, iet vieta zem tādām tā kā ārkām, kas ir daļa no mājas. Un cilvēki vienkārši sapulcējušies pārīši un dejo. Citi tur skatās, citi iet vienkārši garām. Viņi dejo. Un man tāds ejam, Mārtiņ, dejot. Jā. Nē, bet es domāju, kā tas strādā? Tu tā kā ej, dejot. Un... Nē, kas tas ir? Klubu dejošana kaut kā. In the club, 50 cent. Viņiem tur tango skan. Viņi dejo kā īsti francūži, ļoti profesionāli viss. Un mēs tur aiziet un kaut ko tā kā... Jo viņiem ir pulciņš visticamāk. Bet es nezinu. Man likās, tā kā pirmkārt mēs tur braucam projām, neviens mūs nepazīs. Bet zini, kas bija arī ļoti forši. Atceries to? Mēs ejam garām, tur ir tie dejotāji. Un man ir tāds paradums bildēt cilvēkus, kas lasa. Un es skatos, tur sieviete sēž tieši pie tiem dejotājiem un lasa ļoti cītīgi. Un es viņu nobildēju. Un pavisam nesen jau Francija bija noslēgusies. Es skatos tās bildes sabildētās, un es saprotu, ka tā sieviete, ko es nobildēju, lasām pie tiem dejotājiem, es esmu viņu nobildējusi pavisam citā vietā ar tām pašām drēbēm. Nezinu, vai tā pati grāmata, bet viņi lasīja. Bet tā bija tā pati diena. Tā pati diena, vienkārši citur. Tur bija kaut kāda 2 stundu starpība. Tiešām, laiks, un tā bija cita pilnīga vieta, un es pati nebiju piefiksējis, ka tā ir viena tā pati sieviete, bet tas bija rītīgi forši. Un tad ceļojuma tāda otrā lielā daļa bija Normandija, kur mēs devāmies tālāk pēc Parīzes. Tad jau bija tāda
pilnīgi cita noskaņa. Mēs devāmies, lai apskatītu šīs te otrā pasaules kara vietas un galvenokārt nokļūtu vietā, kur sākās Eiropas atbrīvošana otrajā pasaules karā, kad amerikāņi, franči, kanādieši izkāpa šajā te Omaha Beach pludmalē. Francūži nekur nekāpa. Es teicu, francūži arī izkāpa? Jā. Francūži viņi jau bija tur. Jā. Jā. Bet galvenokārt amerikāņi un briti un kanādieši izkāpa šajā Omaha Beach, lai uzsāktu Eiropas atbrīvošanu otrā pasaules karā. Tās arī bija tās vietas, kur mēs aizbraucām ar mērķi iegūt šo te otrā pasaules kara sajūtu, uzzināt vairāk, un bija tiešām vērtīgi un ļoti interesanti un seriāli. Jā, man laikam visvairāk patīk tas, ka mēs sajūtām arī to Francijas lauku šarmu un tādu mieru, ja mēs tiešām dzīvojām arī speciāli izvēlējāmies naktsmājas, kas ir tuvu šai piekrastei un tuvu šīm te vēsturiskajām vietām, un, piemēram, palikām tādā, es negribu to saukt par muīžiņu, bet kaut kādā veidā tā izskatījās tāda mazā muīžiņa šato, ja, pils. Nu, tā kā tāda maziņā pils, un arī tādā veidā varēja sajust to vietējo garu, un tas, kas arī ir interesanti gan tajā vietā, kur mēs palikām, Le Bourg, tā saucās tā vieta, ja nu kādam interesē, jo tur bija tiešām ļoti jauki un ļoti jauki saimnieki. Visur bija Normandijā sabiedroto karogi. Amerikāņu, Amerikas, Lielbritānijas un Francijas arī, jā. Un tas vienkārši arī visu laiku atgādina par šo vēsturisko fonu. Un viņiem ap šo D-dienas tēmu patiesībā viss turisms balstās, jo kafejnīcas ir uz logiem, tur ir D-dienas, tur ir karavīri. Ielu nosaukumi. Ēdienkarte bija, tur bija karavīri, vēl viss kaut kas ar to tādu atribūtiku otrā pasaules kara. Tā kā, jā, ļoti interesanti, ka viņiem tiešām tajā reģionā turisms balstās uz šo te D-dienu. Un to mēs arī sajūtām, jo bija nenormāli daudz cilvēku konkrētajās vietās. Piemēram, šī te Mont Saint-Michela. Jā, paldies. Tā ir tāda atsevišķa sala, abati, klosteris, un tāda mini tāds tā kā ciematiņš, bez mazliet tāda kopiena, kas ir izveidojusies uz salas. Kurai ir vairāk nekā 1000 gadus. Jā. Un jā, tā tiešām ļoti, ļoti, ļoti skaista vieta, bet jau ejot uz turieni varēja just, ka ir ļoti daudz cilvēku, bet vistrakākais bija ejot iekšā tajā teritorijā uz tās salas. Nu, tur maziņas šauras ieliņas, bet vienkārši pārpildīts tā, ka nevarēja pakustēties. Man bija reāli nervi tā, ka es turējos, jā. Jā, jau bija tiešām tik nenormāli pilns. Es pat neatceros, kur es vēl kādu tādu turistīgo vietu esmu redzējis, kur ir tik pārbāzts ar cilvēkiem. Jā, un tik grūti izkustēties. Jā. Un tas, ko es nesapratu, mēs ļoti ātri sapratām, ka mēs neiesim dziļāk šajā ciematiņā, neiesim līdz tam pašam klosterim. Vienkārši ir tāda cilvēku jūra, tur stāvgrūdām pilns. Mēs vienkārši aizgājām līdz vienai platformiņai, paskatījāmies, jā, skaists skats, bet griezāmies atpakaļ. Un es pilnīgi nesaprotu to cilvēku apņēmību mēģināt tomēr tikt līdz augšai, jo tur bija tiešām traki. Un, manuprāt, es arī varu ieteikt kādam, kas varbūt dosies uz Mont Saint-Michelu, noteikti pamēģināt apstaigāt šai salai apkārt, jo Mont Saint-Michel ir zinām ar to, ka tur ļoti labi strādā šī te bēguma un paisuma attiecība, un bieži vien šī te sala ir vienkārši nošķirta no pārējās pasaules, jo tur ir apkārt ūdens. Un tieši tad, kad mēs gājām, bija, protams, bēgums un varēja staigāt apkārt salai. Un tas bija patiesībā ļoti skaisti, jo tur apkārt staigājot cilvēku ir krietni mazāk, nenormāli tāda brīvības sajūta un tāds noslēpumainais, tāds gars un kaut kādā veidā mistiski. Un tu saproti, ka tas ir bijis svētceļnieku mērķis, un tu tiešām saproti arī, kāpēc, jo izskatās tik iespaidīgi. Un tas patiesībā ir
viens no maniem spilgtākajiem mirkļiem, kas tur staigāju, aizgāju līdz ūdenim. Tur tiešām bija ļoti, ļoti skaisti. Un atpakaļceļš savukārt bija ļoti slapjš, jo sākās baigais lietus un visu laiku bija tāds nepatīkam sajūta atpakaļceļā ejot. Jā, bet par pašu Normandiju un citām otrā pasaules kara laika apskates vietām man tiešām patika arī amerikāņu karavīru apbedīšanas kapsēta. Tur patiesībā bija ļoti skaisti un mierīgi. Tur pilnīgi var just, ka tā ir amerikāņu teritorija, jo tur viss ir kā līdz milimetram sakopts, pat zāle. Man pat ir video speciāli nofilmēja, kur tur strādnieks iet un mauriņa maliņu apcērp. Nevis vienkārši pļauj, bet tā kā, lai ir līdz ar. Es to neredzēju. Reāli vienkārši. Jo tur viss bija gluds un perfekti. Un tas, kas bija interesanti, mēs aizgājām, mēs atradām karavīrus, par kuriem ir uztaisīts stāsts filmā Saving Private Ryan. Jā. Atradām viņu. Abu brāļu atdosas vietas atradām. Un viņi patiesībā bija 4 brāļi. Jā. 2 tiešām aizgāja bojā. Es nezinu, laikam nevajag spoilot, lai skatās filmu. Jā, gan jau, ka daudz ir redzējuši Saving Private Ryan, bet tas arī bija ļoti, 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 ļoti interesanti. Un savukārt atkal kontrastam bija interesanti redzēt, ja, piemēram, šie amerikāņu kapi bija ar tādiem baltiem krustiem un ar tādu, nevar atrast īsto vārdu, dīvainā kārtā tādu varbūt gaišu noskaņu tajā visā, kāda ir šī te atdusas vieta. Tad savukārt mēs bijām arī uz vācu karavīru kapiem, un tur atkal tā noskaņa ir krietni tumšāka. Jā, jo burtiski... Kas ir kā ir saprotams, bet jā. Jo krusti tur bija tumšā krāsā, tur nebija tāds pompozums, pomps kā amerikāņiem, kur visi ir bezmazai. Tu tiešām svini šo cilvēku piemiņu. Jo viņi ir varoņi. Viņi ir varoņi. Bojā tur un vācu karavīru kapos tiešām viss bija tāds pieklusinātāks un vienkāršāks un ļoti interesanti šī te vēsture un kontrasti. Tā kā tagad par D-dienu, es domāju, mēs abi zinām diezgan daudz, jo mēs bijām gan muzejā, gan katrā no šīm te atdusas vietām arī bija informācija, un tad mēs salasījāmies, un es arī grāmatu ļoti interesanti nopirku, kuru es vēl neesmu sācis lasīt, bet es patiesībā gaidu, kad es varēšu lasīt amerikāņu karavīru vēstules savām otrām pusēm. Uz Ameriku, kuras tika sūtītas. Tā kā tas ļoti interesanti. Jā, un pašas šīs pludmales arī ir ļoti īpatnējas. Laikam visdīvainākais ir vienkārši iztēloties, apzināties, kā karavīri izkāpa krastā un kā viņi mēģināja ieņemt šo te vietu un cīnīties pret vācu karavīriem. Un to vienkārši ir ļoti dīvaini apzināties, cik patiesībā asiņaini un brutāli tas bija un cik daudz aizgāja bojā. Un tad paiet 80 gadi un tu stāvi brīvā Eiropā un tur apkārt bērni skrien un cits sauļojas un tu saproti, kas notika. 80 gadi tas ir viena cilvēka mūžs, kas notika pagātnē. Es, starp citu, skolas laikā, kad es vēl īsti nezināju, kas ir D-diena, es spēlēju to spēli Medal of Honor. Un man ļoti patika otrā pasaules kara laika spēlēt uz plešu. Un es atceros, ka bija tāda misija, ir ūdens, karavīri ir laivās, tu atver tos vārtus, te uzreiz no laivas atver šos tādu aizsargu barjeru, te uzreiz sāk šaut virsū. Un es nekad nevarēju iziet, bija nenormāli grūti. Un tā bija tāda misija, kas man ļoti, ļoti nepatika, jo viņa šķita ārkārtīgi grūta. Un tad pēc kaut kādiem gadiem, kad es uzzināju, kas ir īsti D-diena, tad tu saproti, kāpēc tā misija ir tik sarežģīta. Jā, un interesanti, ka tagad jau tu arī nopirki šoreiz gan Call of Duty, World War II. Jā, es nebiju spēlējis. Un šī spēle sākas tieši ar šo D-Day, ar 6. jūniju.
Un burtiski es pasakoju līdzi kādu spēlē, un arī tur bija grūti iziet. Ļoti. Bet tur bija arī tik realistiski viss tas sākums, un vienkārši atkal varēja līdzpārdzīvot tam, ko varēja iztēloties, kā tas viss notika to laiku. Vēl par Normandiju. No. Ne par kara laiku, bet man ļoti, un man šķiet arī tev, ļoti spilgta pieturas vieta bija Etretat pilsēta. Jā, tas bija super. Un šī arī Normandijas piekraste, Alabastra krasts tas saucās. Laikam. Mums bija problēmas atrast īsto latvisko tulkojumu, bet, ja meklē Etretat, tad atradīs šo piekrastes pilsētu, un tur jau arī ir šis te krasts. Nereāli skaists. Nereāli skaista vieta. Es jutos tā kā kaut kur, nezinu, man pilnīgi jumts aizlidoja tur. Gribētos pat vairāk paceļot pa Francijas tām skaistajām vietām, bez varbūt tāda mērķa, tur otrais pasaules karš vai vēl kaut kas, bet tieši vienkārši redzēt. Jā, un tas, kas man ļoti patika šajā vietā, bija mūsu klins/pludmales piedzīvojums. Jo, protams, man vienmēr gribas, ja mēs esam pie kaut kāda ūdeņa, pie kāda ūdens, man vienmēr gribas pamēģināt nopeldēt, ja tas ir iespējams. Un tur arī skatos, pludmali, jā, cilvēki priecājas un tā. Un, protams, man vajadzēja iet uz to noslēgtāko pludmales daļu, kur arī tāpat bija cilvēki. Lai uz turieni tiktu, varēja, protams, iet tur apkārt par tādu ceļu, kā es vēlāk sapratu, bet mēs gājām pa tādu vietu, kur ir pilnīgi stāvs. Pagad, tur bija cits ceļš, tur varēja citā. Tā pludmale savienojās ar to galveno pludmali. Tu vienkārši tā kā tālāk, jā. Aha. Bet mēs gājām vienkārši pa tādu visstāvāko malu, kur bija brīdinājumi, ka šeit var krist akmeņi. Jā, kurus es uztveru ļoti nopietni. Šos brīdinājumus. Bet man bija tāds, pamēģinam, jo tur arī bija nenormāli skaists, jo vienkārši vienā pusē tev ir pilnīga stāva siena ar to klinti. Tu noej līdz lejai, kur priekšā ir ūdens, kas vienkārši tev bez mazai šļaka to turpat blakus. Un vienā brīdī mēs paskatāmies un skatāmies, tur ir tāda ala. Un tajā alā, ja tā paskatās, tad kaut kur tālumā tur spīd gaisma. Tā tad tur var iziet. Un es skatos, cilvēki tur nāk no turienes. Es viņiem prasu, vai tur otrā pusē ir pludmale? Viņi saka, jā, tur tikai mazliet jāpaiet. Un kā tu jūties varbūt tajā brīdī, kad es teicu, Klau, varbūt mums ir jāmēģina tur iziet cauri? Es nejūtos labi, jo man patīk visādas ekstrēmas lietas, bet kaut kā skateboards, bet tas, ka tur ir tās zīmes, tātad, ka tur var krist akmeņi. Un tur, piemēram, arī tās kāpnes, ejot lejā pa to klinti, viņas ir tieši pie pašas klints. Nu, tu tā kā pieskaries klintī, un tu paskaties uz augšu, un ja tur krīt kāds mazs akmentiņš, vai ne, tad viņš tev teorijā var trāpīt, un tas var labi nebeigties. Jo parasti, piemēram, Norvēģijā, man liekas, ka viņiem ir daudz tie sieti, lai netrāpītu kādam. Bet tur nekādu sietu nav. Un tad man šķita, ka tā ir tāda, tā kā angliski sakot, do it yourself, kaut kāda ala izrakta, kur var iet. Vienīgais, kas man nomierināja, tu teici, ka Google Maps tas skaitās kā oficiāls ceļš. Bet tā arī ir? Tā bija atzīmēta. Nosacīta, jā? Jā. Un man likās, labi, ejam, bet tad rītīgi skrienam. Tā kā tādā tempā ejam cauri, jo tur vairāk kā 100 metri bija, man šķiet, ne? Jā, vai 100? Nē. Iztēlojies, tur Usains Bolts skrietu cauri, tā kā, labi, mazāk. 60. 60 varētu būt. Es nezinu, bet tur bija gabaliņš jāpaiet, bet tu ej reāli, nevis vienkārši tādai ejai cauri, tu ej zem visas tās lielās klints. Jā. Tas bija tas, kas man bija tāds tā kā, wow. Un man bija tāds, wow. Un es esmu garš, un man nācās rīktīgi tā kā saliekties, un tad, iet cauri. Bet, protams, beigās viss bija kārtībā. Bet, man nelikās prātīgi, ka citi, kas ir pludmalē, viņi bija salikuši savus, piemēram, segas un čiloja tieši pie klints. Jā. Jo, ja kaut kas krīt, tad tur var trāpīt. Un tu peldēji, es tikmēr pa brīdim skatījos aizmugurē, vai tur, viss ir kārtībā. Beigās jau es pieradu, viss bija labi, bet tas pirmais bija tāds, es nezinu, vai mums to vajag.
Bet pludmale bija tiešām skaista, un tur gan pludmale nav tāda, kāda ir Baltijas jūrā. Nav tāda smilšaina, bet tur ir tādi oļi, kas it kā liekas, viņi ir gludi. Bet staigāt ar plikām kājām ir ļoti, ļoti nepatīkami, jo tu grimsti iekšā un ir ļoti sāpīgi. Un ļoti noderētu tādas gumijas čībiņas, kuras man nebija līdzi. Man ļoti grūti gāja, lai ieiet iekšā ūdenī, jo es gāju, un tur ir ļoti spēcīgi viļņi. Viņi gāza mani riņķī, un es reāli nevarēju piecelties. Kā tu vērtē šo braucienu? 10 bāļu sistēmā. Jā. 9. 9. Jā, es 9. piekrītu. Patiesībā varētu par ceļojumu vēl visu kaut ko runāt. Bet es gribu izcelt un mazliet parunāt par vēl vienu foršu lietu. Un man prieks, ka tu esi šeit, jo tā ir aktualitāte, kas šobrīd ir ļoti aktuāla, un tu esi izdarījis vienu milzīgu darbu. Un tas darbs ir kuru es lasu šobrīd, starp citu. Man ir palikušas, man jāapskatās, cik man ir palikušas. Es nezinu, cik tas ir kādas 100, varētu būt. Aptuveni. Es pateiktu mazāk. Varbūt mazāk kā 100. Ja tu pasaki, cik ir, kurā lapusē tu esi? Es esmu 219. Jā, tad varētu būt apmēram 100 lapuses. Kristīna Spūre ir iztulkojusi savu pirmo grāmatu. Viņa ir iztulkojusi Dženets Makērdijas Priecājos, ka mana mamma nomira. Tādu New York Times bestselleru. Angliski tas ir I'm Glad My Mom Died. Yes, yeah. Un Dženeta Makērdija ir amerikāņu aktrise, kur varbūt daudz zina no Nickelodeon, un Kristīna šogad iztulkoja šo te grāmatu. Un tas ir liels notikums. Kristīna, pastāst, kā tu jūties par šo? Es jūtos tiešām labi par paveikto darbu, un galvenokārt man ir ļoti liels prieks, ka grāmata ir, ka Dženetas stāsts vienkārši ir pieejams latviešu valodā, jo grāmata ir angļu valodā nevelti rakstīta uz vāka New York Times bestseller, jo viņa gandrīz 2 gadus, iespējams pat visus 2 gadus bija tajā pārdotāko topā. Viņi noturējās bez izkrišanas ārā. Kas nozīmē 2 gadus? Jā. Wow. Nereāli. Jā, tiešām, tas īstenībā ir iespaidīgi. Jā, tas ir ļoti iespaidīgi. Bet es zinu, ka Latvijā ir svarīgi, lai grāmata ir pieejama latviešu valodā. Un man prieks, ka tagad ar viņas stāstu var iepazīties arī latviešu valodā, jo man liekas, ka tieši tas viņas personīgā izaugsme un kā viņa tika galā ar savu bērnībā iegūto pieredzi un kā viņa pārstrādāja attiecības savas un mammas, lai beigās izaugtu par pieaugušu cilvēku. Man šķita, ka viņas stāsts varētu iedvesmot daudzus citus, jo man šķiet, ka bērna un mammas attiecības tās ir pirmās attiecības, ko cilvēks iemācas, kas ir tavas pirmās attiecības, un es domāju, ka daudziem tur ir gan labās lietas, gan ir arī tādas sāpīgās lietas, un man šķiet, ka Latvijā varbūt tā lēnām risina tās sāpīgās lietas, vai pat nerunā par tām. Paslauka zem paklājiņa. Jā. Un Dženeta savā grāmatā, savā stāstā, viņa ļoti atklāti dalās ar sāpīgo, ar to, kā mamma viņu ir sāpinājusi. Un manuprāt, tas ir ļoti saprotami daudziem, kuri varbūt pat negrib atzīt, ka viņiem tas ir saprotams. Un man tiešām likās ļoti, 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 ļoti svarīgi. Turklāt viņa ir brīnišķīga humora izjūta, un viņa to dara nevis tā, kā es cietu, bet tā, ka tu mazliet gribi pasmieties līdzi, bet tajā pašā laikā tu saproti, cik traģiski ir dažas tās situācijas. Tev pašam ir tāda sajūta lasot, jo tagad esi 2/3 izlasījis, vai tev ir tāda, kādas vispār ir tavas sajūtas, lasot? Pēdējo reizi, kad es tik raiti lasīju grāmatu, bija lasot Matthew Perryja šo te autobiogrāfiju. Tas bija jau vairāk kā pirms gada. Un es tajā starpā esmu lasījis dažādas grāmatas. Bet šī, es vienkārši viņu ēdu.
tu sāc lasīt, un ir nenormāli interesanti. Un tāpēc, jā, man šķiet ļoti forši, ka šī grāmata ir pieejama latviešu valodā. Jo es patiesībā speciāli gaidīju ne tikai latviešu valodas tulkojumu, tāpēc, ka tu tulkoji, bet vienkārši man gribas vairāk lasīt latviešu valodā, jo es mēdzu daudz kaut ko lasīt vai patērēt saturu angliski, bet man gribas to latviešu valodu vairāk uztrenēt. Tāpēc es priecājos, ka viņi ir latviešu valodā. Bet man liekas ļoti vērtīga grāmata un arī asprātīga. Jā. Un atklāta. Es biju pārsteigts, tas nav īsti spoilers, man šķiet, ka Ariana Grande tur ir pieminēta. Man ļoti patika tā vieta. Un es tā lasu, es domāju, wow, cik viņa tā brīvi par viņu izsakās. Bet tas ir tieši tas, kas man patika. Tāpēc, tad, kad es pirmo reizi lasīju šo grāmatu, es viņu klausījos audio formātā, un Dženeta pati ir ierunājusi šo grāmatu. Mm-hmm. Un man patika tas viņas atklātums, un man šķita, ka tā grāmata ir tā kā terapija. Jo viņi runā par sajūtām, kuras tiešām tās, kas pat nav saistītas ar vecākiem vai ģimenes locekļiem, tu vienkārši saproti, ka, jā, man arī ir kaut kādas tādas sajūtas, kādas ir viņai, bet viņi par to atklāti runā, un tad es kā lasītājs vairs nejūtos viena vai dīvaina savās sajūtās, jo viņa sajuta. Viņai ir tieši tas pats. Un tu saproti, ka ir vēl citiem, kuriem ir tāpat. Un man liekas, tas ir tas, kāpēc cilvēki grib lasīt šādu grāmatu, jo viņi tā kā jūt apstiprinājumu, ka es kaut kādā veidā esmu normāls, jo ir normāli just šo sajūtu un ir normāli justies nepatīkami, piemēram, kādā brīdī. Es tiešām iesaku izlasīt, jo es neko nezināju par Dženetu. Es nebiju skatījies īsti Nickelodeon, es nezināju seriālu iCarly, un es joprojām neesmu skatījies fragmentus no seriāliem, tikai tāpēc, ka es gribu pabeigt grāmatu un tad paskatīties šos fragmentus, arī kurus viņa apraksta grāmatā, bet tāpat ir ārkārtīgi interesanti lasīt. Un, piemēram, Matthew Perry grāmatu, es jau zināju draugus, es zināju Matthew Perry, un man interesēja šī personība, bet tev nekas nav jāzina par to cilvēku, un būs ļoti vērtīgi. Jā, un es iesaku paskatīties, kādu fragmentu YouTube var atrast spilgtākos momentus no iCarlys. Un ir tiešām interesanti redzēt viņu lomā ļoti pozitīvu, ļoti smieklīgu, ļoti atraktīvu, un tad zināt, kam viņa ir gājusi cauri. Un, manuprāt, tas arī ir tā kā ikdienā, ka mēs esam publiskajā vidē, kā mūs redz visi pārējie, un tad tas, kas notiek mūsos iekšā, ko mēs nevienmēr rādām uz āru. Kas ir biežākais jautājums, ko tev prasa saistībā ar tulkošanu? Ir kāds tāds? Es nezinu, man tik daudz nav man vaicājuši jautājums. Man prasa, kādas ir atsauksmes. Atsauksmes ir labas. Es saprotu, ka bija Jāņa Rozes topā, bija top 10. Jā, pirktāko top 10-niekā grāmata bija 6. vietā, 8. un tagad, kad top šis ieraksts, 10. vietā. Globusā, grāmatnīcā Globus arī. Bet atsauksmes ir tādas, ka patiesībā man šodien atrakstīja viena draudzene Ildzei, sveiciens, čau Ildze. Viņa atrakstīja, ka viņa tā izrāvus cauri, viņa pateica paldies par tulkojumu, un man patiesībā ļoti, man prieks, jo viņa teica, ka nenormāli laba grāmata, un viņa teica labs tulkojums, un man ir tāds tā kā, jej. Lai gan es tāpat, es pat izlasīju 3. reizi, man šķiet, vai ne? 3. reizi no sākuma līdz galam, lai es zinu, par ko cilvēki runā tad, kad viņi teiks, es redzēju kļūdas, jo es pati arī viņas pamanīju. Un vienkārši es zinu, ka ir vieta, kur augt. Bet kā Aiga Veckalne, kur ir literārā redaktora šai grāmatai. Jā, @pieturzīmes Instagramā arī. Viņa teica, lai cilvēki pārāk, angliski nevērtē, lai nav pārāk skarbi vērtējot šo te tulkojumu, ka kaut kur varbūt ir kāda kļūdiņa, ka tas ir pilnīgi normāli. Man šķiet tas, par ko mēs ar Aigu esam runājušas tieši par šo tēmu, par kļūdām, ir sevišķi par pareizrakstības kļūdām, ir tas, ka
tad, kad tu strādā ar tekstu un tulkojumu, tu esi viņā tik ļoti iekšā, katrā vārdā, katrā niansē, frāzē, ka tu jau vairs neredzi acīm redzamas kaut kādas lietas. Pat es esmu izskatījusi Aiga kā literārā redaktore, tad Austra Pudāne kā korektori, tad vēl no izdevniecības Helios ir kāds lasījis cauri, un vienā brīdī tu jau vairs nepamani pat tādas mazas lietas. Un ir vienkārši tas tā būs, ka vienalga, vai tas ir tulkojums vai oriģināla literatūra iezaksies pa kādai kļūdiņai, tas ir tikai normāli, un tas noteikti nav apzināti darīts, jo patiesībā tas darbs, kas tiek ieguldīts tulkojumā, tagad es kā cilvēks, kas ir iztulkojis vienu grāmatu, es varu teikt, ka tas ir nenormāls darbs. Tas ir vienkārši nenormāls darbs, un es cienu katru tulkotāju, kas to dara, kas ir darījis to gadiem vai tulko, piemēram, vairākus darbus vienlaicīgi. Tiešām, tu nevar iztēloties. Tur ir jāpamēģina. Jā, man tas nav pat pārsteigums, ka tas ir nenormāls darbs, jo man jau uzreiz liekas, wow, iztulko. Reizēm, izlasīt grāmatu, tas jau ir tik liels darbs. Un tad vēl iztulkot grāmatu vispār nereāli. Bet tu esi beigies malicis, tiešām. Es lepojos ar tevi. Čenks. Paldies, Mārtiņ. Es ar nepacietību gaidu, kad es pabeigšu šo grāmatu, iespējams, uz šovakar. Es arī gaidu, es arī gaidu. Jā, ļoti forši. Milzīgs paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Man liekas, ka, kā mēs sākumā runājām, es nedomāju, ka ir tā kā jauna sezona, bet ir tāds jauns uzrāviens podkastam Laika kapsula, un baigies prieks, ka mēs varējām iekapsulēt šo te piedzīvojumu un ceļojumu. Mēs nezinājām vēl pāris lietas, bet nekas mēs atstāsim citai reizei. Piemēram, puika ar bageti. Un tur bija vienkārši puika ar bageti. Viņam somā bija bagete, gara bagete, kas nāca ārā no mugursomas, un likās, tā ir Francija. Bet, ja tu par bagetēm, tad tur ir ļoti garšīga maize un ļoti garšīgas bagetes, krosāni, un es esmu pilnīgi iemīlējusies bagetēs un kamambērā. Tagad es mājās arī ēdu kamambēru. Bet, ja mēs sakām paldies, tad, vai apsveicam cilvēkus ar padarītajiem darbiem, tad es vēlos apsveikt tevi ar ierakstītām jau 7 epizodēm. Jā, vajadzēja vairāk. Tagad gadu laikā ir. Nevajag uztraukties. Jā. Bet ar to, ko tu esi padarījis, ar to, ko tu esi izdarījis ar šo iesēto sēkliņu, kas ir laika kapsula un kā tā ir izaugusi. Un man ir tiešām liels lepnums par tevi. Pre-emoji. Pateicība. Paldies tev liels. Un tiekamies atkal nākamajā gadā. Tātad mums būs ceļojums, jā? Pēc ceļojuma atkal tiekamies, jā. Labi. Super. Lai tev viss izdodas arī nākamajos projektos. Paldies. Tev arī. Čau! Čau! Paldies tev, ka tu noklausījies. Ja tev patika šī epizode, patika iepriekšējās epizodes, droši piesako YouTube, Spotify, Instagram, kur ir sajūta, ka gribas piesakot. Un, ja ir īpaši tāda labā sajūta, tad droši atstāj arī vērtējumu Spotify aplikācijā. Tur var no 1 līdz 5 zvaigznītēm uzlikt. Visādi citādi tiekamies nākamajā laika kapsulā.